Namastē. Turpinot rubriku Latvijas spēka vietas, šodien es jums piedāvāju apskatīt Latvijas universitātes ēku un to vietu, to zemes pleķi, uz ko stāv Latvijas universitāte. Un ļoti interesanti, kad, es skatos Latvijas universitāti, tad ir tāda ļoti interesanti, mēs tā kā iedomājamies Latvijas universitāti, tās ir zinības, kur cilvēki iegūst zināšanas, paplašina savu, tādu apziņu, jebkurā, ko var studēt Latvijas universitātē. Tātad tas ir zināšanas. Bet ļoti interesanti, ja es skatos uz Latvijas universitāti, enerģētiski es nejūtu šo, kā teikt, zināšanas garu, kas ir saistīts ar cilvēks iegūst zināšanas. Es to jūtu kā enerģijas akumulātoru, kā tādu enerģijas staciju, varētu teikt. Un, es tā kā skatos no putna lidojuma uz Latvijas universitāti, tad tur ļoti interesanti parādās sešzvaigžņu zīmējums, tāda enerģētas punkti, ja es viņus uzzīmēju, tad man sanāk sešstaru zvaigzne vai Dāvida zvaigzne. Un skatoties tālāk uz to, parādās, ka ārējie savienojumi, tātad ārējie 6 punkti, viņi iet tā kā vienā līmenī iekš zemes, un iekšējie 6 punkti, kas jau ir saskarsmes, viņi iet vēl zemes laukā, vēl dziļāk un aiziet jaunā. Tātad tā enerģija, viņa iet vienā līmenī, un tad viņa aiziet vēl līmenī, ka tāda, varētu arī teikt, kā koku sakņu sistēma ir augšējais līmenis, un tad ir zemes vēl zemāks līmenis, bet nav augša. Un to es arī, un sanāk, ka tāds kā virs ēkas ir tāds kupols, kur enerģija, viņa neiziet uz āru. Arī informācija, tā interesanti, viņa neiziet uz āru. Un ar šo es biju saskārusies, es biju 2025. gadā, tātad pagājušā gada novembrī uz sieviešu koru koncertu veltīt tautas dziesmai, kas bija mega jaudīgs, un kad visa enerģija, tā, kas tika radīta šī koncertā, viņa neaizgāja ārpus Latvijas universitātes sienām, viņu tā kā varēja saņemt tie, kas bija koncertā, jo tur bija konkrēta sirds čakru vibrācija, un tur vienalga, vai cilvēks ir šajā tēmā vai nav, bet vibrēja pilnīgi visiem, katram savā līmenī, cik cilvēks var, bet bija sirds čakras vibrācija, ļoti spēcīga. Un to, tātad iekšpusē mēs esam, tātad lielā aulā, mēs to, kas bija klātesošie un dziedātājs, mēs to varējām saņemt, bet viņa enerģija neaizgāja ārpus, un tas bija ļoti interesanti, jo likās tik ļoti jaudīgi, ka gribētos tā kā, lai viņi aiziet tur sasniedz blakus tos, kas ir aiz mājas sienām, kas nav šī mirklī pat koncertā, bet lai tā vibrācija un enerģija aiziet tālāk, bet tas nebija. To nevarēja izdarīt, jo šis kupols uz Latvijas universitāti to neļāva. Un tad tādā reizē, kad tu tā kā to enerģiju tā kā pēti, un tā kā, gribās viņu novirzīt tālāk, un tad viņi iegāja zemē. Un tad tā kā caur zemi viņi aizgāja jau plašumā. Un tagad, kad es skatos, tad tas ir, ka viņi tā kā tādā mirklī ļoti gribējās dalīties ar šo, un tad arī varēja nolasīt, ka viņi ieiet tā kā zemē, un tad ir tas pirmais slānis, ka viņi aiziet, tā kā zem zemes, un tad kaut kas uziet uz augšu, un tā kā to vibrāciju saka, bet vispār tā enerģija, kas tiek akumulēta Latvijas universitātē, gluži nepaliek tādā cilvēciska, kas sanāk ārpus Latvijas universitātes, viņa neaiziet, viņa aiziet konkrēti jau uz konkrēti caur šiem punktiem un aiziet. Es nevaru pateikt jums, kam viņa tiek, kur viņa ir pieslēgta un kā viņa pieslēgta, es jums to nevarēšu pateikt,
tā, es nevaru to tā nolasīt, bet tas nav, tā kā, cik tālu viņa aiziet, tas nevarētu pateikt, ka tas ir tā kā teika un sarkandaugama. Nē, viņa aiziet daudz plašāk, daudz smalkāk, bet viņa aiziet zemes līmenī. Un, ja es eju tā kā vēl atpakaļ pa laika, tā kā, ja mēs ņemam laika līnijā, skatāmies, tad kādreiz tā vieta, viņa bija tāda, kā es varētu teikt, enerģijas spēka stācija, kas saņem kaut kā enerģiju un viņu pārdala gan uz augšu, gan uz leju, un viņa aiziet. Bet šobrīd viņa ir tikai tā, kad viņa iet iekš zemes, un tad viņa aiziet, bet tur ir konkrēti, uz kurieni, kā viņa aiziet. Tas nav kaut kāds brīvais lidojums, tā ir tāda, kā rāda ļoti konkrēta schēma, kur šī akumulētā enerģija no Latvijas Universitātes, kas ir tur radīta, kas rodās, ja, kā viņa tiek novirzīta. Tas tāds ļoti interesants, man liekas, tāds interesanta lieta, kā tādu ēku pirmoreiz, skatījos baznīcu, bet tāds lielas ēkas, nē. Dalieties, kā jūs jūtaties Latvijas Universitātē un kā jūs sajūtiet šo ēkas enerģiju? Jo, ja mēs ņemam Zilo kalnu, kas ir tā kā, viņa enerģētiski strādā, jā, viņa daudz zināšanu nāk, un tur tieši tas zināšanu gars tāds, kas cilvēkam pakojās zināšanas no katram līmenim savas, tad šeit šis tāds zināšanu garu es gandrīz vispār nejūtu Latvijas Universitātē. Tā ir tāda, tā kā varētu teikt, māja, kur sanāk cilvēki, viņi kaut ko ražo būtībā, jā, un pat šobrīd, ja mēs vēl šobrīd skatāmies, tad tas koncerts bija enerģētiski, viņš tā kā kādreiz teica, pa 5 gadiem savāca, jā, tas koncerta jauda bija daudz lielāka nekā, var teikt, kvartāla enerģija, kas tiek savākt Latvijas Universitātē, varētu tā pateikt, ja, kad ir koncerti, tad viņi kaut kādā mērā nolīdzina, ja tad ir enerģija iet mīnusā, jo viņa ļoti maz, tad šī enerģija, kad ir koncerti, tad šī enerģija tiek savākta daudz lielākā līmenī, jebkas, kas tur notiek, tas blīvums no pasākumiem ir daudz lielāks nekā ikdienas ritms Latvijas Universitātē. Tas ir interesanti, jā, bet par zināšanām tur nav tāda vispār, nav sajūtu, nav tādas sajūtas, kā varētu teikt, tā ir tāda kā elektrostacija, kas savāc enerģiju un novirza tur, kur pēc būtības viņai ir jāaiziet, kas tā kā mūsu cilvēciskam prātām, viņš netiek parādīts tik smalkā līmenī. Tāds šodienas stāsts ir par Latvijas Universitāti. Lai jums jauka diena!